Labdien, un paldies par iespēju šodien šeit uzstāties. Un man prezentācijas nosaukums ir esošās nodokļu sistēmas izvērtējuma plusi un mīnusi, bet pirmo slaidu es gribētu runāt tieši par progresīvo nodokli. Un faktiski es pirmo slaidu nokopēju dažas dienas atpakaļ no publicēta Pola Krugmana bloga New York Times. Un šis ir ļoti interesants grafiks. Un viņš tieši runā par nodokļu progresivitāti Amerikas Savienotajās valstīs. Sarkanā līkne, tā, kas sākas augstāk kreisajā pusē, un kuras atskaites punkts ir kreisās puses rindas, ir maksimālā augstākā nodokļu likme, kāda tika pievērot lielākajiem ienākumiem Amerikas Savienotajās valstīs. Un mēs varam redzēt, ka 40. gados tā likme bija kaut kur ap 50%, tad viņa 70. gadiem noslīga kaut kur līdz 40%, un līdz ar Buša reformām, un tā viņa tagad ir, respektīvi viņa bija ap 90%, pēc tam viņa noslīga uz 70%, un tad viņa apmēram uz 35% ir. Un tā bija maksimālā nodokļu likme tātad lielajiem ienākumiem. Bet zilais grafiks ir tas, cik ātri pieauga vidējais ģimenes ienākums katrā no šiem laika periodiem. Un ļoti interesanti ir pavērot, ka visātrāk Amerikā ģimenes ienākums, respektīvi cilvēku turīgums pieauga tieši laikā, kad viņiem bija visaugstākā nodokļu likme lielajiem ienākumiem. Tas nenozīmē, ka pastāv kaut kāda skaidra kauzāla sakarība, kas būtu tik vienkārši paaugstinām visus nodokļus uz 90%, mēs tapsim bagāti. Bet tas nozīmē tomēr to, ka mums ir nepieciešams rūpīgāk aizdomāties par to, kāds ir patiesībā nodokļu likmju iespējas uz ekonomiku. Un tas nav tik vienkārši, kad, ja mēs paaugstinām nodokļus vai uztaisam progresīvos nodokļus, tad ekonomika uzreiz krītās. Un mēs esam visi dzirdējuši, par Lafēra līknēm un ko ir izdomājuši piegādes puses ekonomisti saucamie, kuri vienmēr saka, ka jo lielāks likums jūs uzliksiet, jo vairāk jūs bremzēsiet ekonomiku, jo ekonomika paliks mazāka, jo viņai sliktāk klāsies un beigās visiem klāsies sliktāk. Bet tā lieta pat ne tuvu nav tik vienkārša, un ir tomēr ļoti svarīgi arī izbalansēt ienākumus sabiedrībā, un tas, kāda ir pieredze Amerikas Savienotajās valstīs, kad lielākā izaugsme bija pēckara periodās ap 40. un 70. gadu, kad arī bija visaugstākā ienākuma vienlīdzība sabiedrībā, un arī bija būtiski augstas progresīvās likmes, un tikai liecina par to, ka ir iespējams uzbūvēt sabiedrību, kurā ir gan progresīvie nodokļi, gan arī sekmīga attīstība. Bet varbūt ieskicējot, varbūt tālāk runāja arī par nevienlīdzību, un nevienlīdzība Latvijā, protams, ir ļoti augsta un pēdējos gados kāpjoši, un šis ir Gini koeficients, tieši pie kura pieskārās arī Lejiņa kungs, un Latvija ir būtiski virs Eiropas Savienības vidējā, un tajā skaitā arī dēļ tā, ka mūsu nodokļi nav progresīvi, un tas, ka mūsu ekonomika ir būtiski nevienlīdzīgāka nekā Eiropā, protams, arī noved pie lielākā cikliskuma un mazākas ekonomikas sekmības. Bet tad tas jautājums faktiski parādās, kādā veidā mums būtu jāliek nodokļi, kādā veidā mums būtu jāmēģina būvēt progresivitāti Latvijā, tā, lai viņi minimāli kaitētu ekonomikai. Un es gribētu vērst uzmanību uz interesantu pētījumu, kuru veica OECD nesen un pētnieks Arnolds, kur viņš skatījās uz OECD valstu izaugsmi un salīdzināja šo izaugsmi ar nodokļu veidu vai uz ko tika likts nodokļu uzsvars. Un atkarībā no tā, vai nodokļi ir vairāk tik likti uz īpašumu, īpaši uz nekustamo īpašumu, vai nodokļi tik likti šajās valstīs vairāk uz patēriņu, vai nodokļi tik likti vairāk uz privāto ienākumu, viņš ievēroja, ka arī valstu attīstības ātrums atšķirās. Un viņš ievēroja, ka pastāv saistība, ka jo vairāk nodokļu relatīvi tiek likti uz nekustamo īpašumu,
un mazāk, piemēram, uz privātu personu ienākumiem, jo ātrāk šajās valstīs izaug ekonomika. Un starpība, ko viņš pieredzēja, bija kādi 2% gadā, kas ir milzīga starpība, ja paskatās, piemēram, 10 gadu laikā kumulatīvi. Tāpēc, kad tad jau pēc 10 vai pēc 20 gadiem starpība šo valstu ienākumos var būt ļoti liela. Kāpēc viņš runāja par to, ka nekustamā īpašuma nodoklis iespējams ir vismazāk kaitīgais? Tam ir divi iemesli. Viens ir nekustamā īpašuma nodoklis. Ja uzliek nodokļu nastu vairāk uz nekustamo īpašumu, tas nozīmē, ka tiek atvieglota nodokļu nasta citur. Tāpēc, kad nodokļi ir salikt uz nekustamo īpašumu, tas nozīmē, ka mums vairāk nav jāapliek tik daudz patēriņš, lai mēs iegūtu valstī nepieciešamo naudu. Tas nozīmē, ka pēc būtības cilvēkiem pārvietojot naudu uz nekustamo īpašumu, viņiem vienlaikus atbrīvojās nauda patēriņa veidā, bet otrs ir, kas ir ļoti svarīgi, ir, ka nekustamā īpašuma nodokļu uzlikšana bremzē burbuļu veidošanos, kas bija ļoti liela Latvijas problēma. Tāpēc, kad dēļ tā, ka mums nekustamais īpašums nebija aplikts ar nodokļiem praktiski vispār, ļoti viegli varēja pieaugt viņa vērtība. Un, piemēram, ja jūs pastaigātu tepat pa ielām apkārt šai brīnišķīgai viesnīcai, jūs redzētu, cik daudz ir tukšas mājas. Un šīs visas tukšās mājas ir mājas, kuru dzīvokļi nenonāca tirgū pat laikā, kad nekustamā īpašuma cenas bija ļoti augstas. Un tas bija tāpēc, ka cilvēki izvēlējās drīzāk spekulēt ar to, ka tā cena pieaugs, nevis pārdot uzreiz. Un, protams, ka tas samazināja pieprasījumu tirgo, līdz ar to paaugstināja cenas. Un līdz ar to mēs visi bijām spiesti maksāt lielākas hipotēkas un dārgāk maksāt par īri faktiski dzīvokļiem, šādi naudu izņemot ārā no patēriņa. Un tādā veidā nekustamā īpašuma nodokļa trūkums faktiski noveda pie tā, ka mums samazinās patēriņš, jo mēs esam spiesti vairāk naudas tērēt īrēm, vairāk naudas tērēt hipotēkām, kas nav vietējā ekonomikā izmantojama patēriņa forma. Patēriņa nodokļi savukārt ir pēc šī OECD pētījuma varbūt neitrāli vai mazāk kaitīgi. Viņi tiek mazināts patēriņš, nozīmē, ka tiek veicināts investīcijas, jo, ja mēs mazāk patērējam, mēs vairāk varam investēt. Un tas nozīmē, ka samērīgi turot patēriņa nodokļu izmērus, mēs varam cerēt uz lielākām investīcijām. Un tāpēc es domāju, ka Latvijā būtu prātīgi paaugstināt nodokļus automašīnām un prātīgi būtu palielināt PVN, bet varbūt samazinot PVN zālēm, pārtikai, dzīvoklim, lai mēs varētu stimulēt tieši trūcīgāko cilvēku ienākumus. Un ienākumu nodokļi savukārt, secināja OECD pētījums, visnelabvēlīgākie, īpaši nelabvēlīgi, viņi teica, ir tad, ja valstīs jau uzliek lielus ienākumu nodokļus uzņēmumiem, un iemesli tam ir divi. Pirmais ir tas, ka uzņēmumiem ir ļoti viegli izvairīties no ienākumu nodokļu nomaksas, izvietojot kompānijas citās valstīs, un ir diezgan komplicēti saprast, cik liela patiesi ir uzņēmuma peļņa katrā konkrētajā valstī, un viņiem ir viegli ar transferu cenu palīdzību pārbīdīt peļņu no vienas valsts uz otru valsti. Un līdz ar to nav jēga uzlikt ļoti lielu peļņas nodokli uzņēmumiem, tāpēc, ka tādā gadījumā viņi vienkārši izbēgs no šī peļņas nodokļa un liks viņu citur. Izņēmums, protams, varētu būt, ja mēs darītu tā kā Savienotās valstis, kas apliek ar nodokļiem visu globālo ienākumu, bet es domāju, ka tas ir pa sarežģīti Latvijas valsts ieņēmuma dienestam. Un tāpēc es domāju, ka to nav vērts darīt un ka mums ir jātur zemi uzņēmumu ienākumu nodokļi, paļaujoties uz to, ka pretējā gadījumā vienkārši viņi jebkurā gadījumā netiks šeit maksāti. Ja mēs paskatāmies līdz ar to par to vispār, kāda tad ir Latvijas nodokļi kopumā un salīdzinam, tad šeit ir tabuliņa, kur ir ļoti
daudz skaitļu, un līdz ar to viņa nav labi saprotama. Bet es varbūt izvilkšu ārā dažas tipiskākās valstis. Un šajā tabuliņā es saliku kopējos nodokļu ieņēmumus procentos no iekšzemes koprodukta, un pēc tam viņu sadalījumu attiecīgi par dažādiem nodokļu tipiem. Un mēs varam redzēt, ka ar zaļu iekrāsot ir tie nodokļi, kas pie mums Latvijā ļoti zemi salīdzinot ar citām valstīm. Un, piemēram, ienākumu un kapitāla nodoklis firmām mums ir 2,18% no iekšzemes koprodukta ir mūsu kopējais ienākums. Daudzās citās valstīs tie ienākumi ir pat 10 reizes lielāki. Vai īpašuma nodoklis mēs ieņemam apmēram 0,82% no iekšzemes koprodukta īpašuma nodoklī, tā kā nekas no īpašuma nodoklī, piemēram, citas valstis, piemēram, Austrālija ieņem 9% no iekšzemes koprodukta vai Dienvidkoreja ieņem 4,5%, un tā lielākā daļa valstu ieņem daudzkārt lielākas summas nekā no īpašuma nodoklī. Vienkārši tas nozīmē, ka mūsu nodoklis tā, kā viņš ir šobrīd, ir, nezinu, ja mēs gribētu raudzīties uz Austrālijas sistēmu, kas man liekas diezgan laba, tad mūsu nodoklis ir 20 reizes pa zemu aptuveni nekustamajam īpašumam šobrīd. Bet savukārt, kur mums ir ļoti augsti nodokļi un kur ir īstā mūsu nodokļu ieņēmuma bāze, tā, protams, ir darba algās un darba algu nodokļos. Un, ja mēs paskatāmies, kāds mums ir, piemēram, ienākumu kapitāla nodoklis, kurš ir ienākumu kapitāla nodoklis, redzam šeit, viņš ir apmēram tā kā 32,64%, kas ir apmēram ok, bet šeit sociālās iemaksas, iedzīvotāju ienākumu nodokļu un sociālās iemaksas sastāv ļoti lielu procentu no mūsu kopējām iemaksām. Faktiski mūsu budžets jau, kā mēs zinām, balstās lielā mērā tieši uz šīm darba algas un sociālām izmaksām. Tas ir mūsu pamatveids, kā mēs vispār apliekam ar nodokļiem. Un ir skaidri redzams, ka īpaši, ja mēs saskaitām kopā iedzīvotāju ienākumu nodokļus kopā ar sociālajām iemaksām, tā ir ļoti, ļoti liela un galvenākā daļa vispār, kā mēs Latvijā apliekam ar nodokļiem jebko. Un tas nozīmē vienkārši, ka mūsu nodokļu sistēma ļoti sašķiepta ir virzienā, kas ir tieši ļoti sašķiepta tajā, ka mēs visu praktiski nodokļu smagumu mēģinām guldīt uz cilvēku algām, uz ienākumiem. Un es šī gadījumā traktēju sociālās iemaksas gluži tā, kā vienkārši nodokļu paveidu, jo es nedomāju, ka vērts izšķirt viņas kā nodevu priekš pensijas. Es uzskatu, ka tas ir vienkārši nodokļu tips, kas Latvijā ir piemērots. Un te arī mēs varam redzēt, kur ir mūsu lielākā problēma. Mūsu lielākā problēma ir tā, ka mums ir pārāk lieli nodokļi uzlikti darba spēkam, un pārāk mazi nodokļi ir uzlikti īpašumam, un varbūt arī firmām varētu nedaudz palielināt faktiski, bet viņi vēl ar vienu ir pieņemami zemi. Bet katrā ziņā, ja mēs pārbīdītu daļu no šīm iemaksām, no sociālajām iemaksām uz īpašumu, tas būtu tikai prātīgi. Un tai, manuprāt, būtu jābūt arī tam veidam, kādā Latvijā būtu jāiedibina progresivitāte, tāpēc, kad es domāju, ka mums progresivitāti vajadzētu iedibināt tādā veidā, ka mēs daļu uzliekam lielākus īpašumu nodokļus un izmantojot šādā veidā papildus ieņemto naudu, samazinam nodokļu nastu mazāk atalgotajiem cilvēkiem. Un tas mums dotu uzreiz divas lietas reizē. Mēs tādā veidā radītu progresivitāti, lai mums, līdz ar to mums būtu tā, ka mazāk atalgotie būtu mazāk aplikti ar nodokļiem, un mēs tādā veidā arī pārbīdītu visu kopējo nodokļu nastu tieši uz īpašumu, kur mums ir acīm redzami disbalanss un nepareiza nodokļu aplikšanas apmērs. Tātad, kopumā, ja mēs skatāmies tā, ka, kā jau es teicu, Latvijas nodokļiem ir jāmaina tā progresivitāte, viņa ir jāuztais lielāka, un tā metodei viņai jābūt caur mazo algu nodokļu pārbīdīšanu uz nekustamā īpašuma nodokļiem, kuri arī bez šaubām var tikt uzlikti progresīvā veidā, piemēram, neapliekot ar nekustamā īpašuma nodokli, piemēram, īpašumus zem kaut kādas noteikti apmēra, es dzirdēju, piemēram, 50 000 latu apmērā vai tam līdzīgi.
Otrs ļoti svarīgs secinājums, protams, ir, un kas arī mums ir jāņem vērā, un ko es esmu pārliecināts arī tālākie runātāji, piemēram, Bērziņa kungs pieskarsies, un arī šis ir no sarunas ar Bērziņa kungu, ka mums ir ļoti svarīgi atcerēties, ka šī ļoti svarīga diskusija, kas mums šeit ir šobrīd par progresīviem nodokļiem vai vispār par nodokļiem, jo vispār jau Latvijā ir tikai viena tāda viens tāds īsts veids, kā mēs varam regulēt savu ekonomiku, un tas ir caur budžetu un caur nodokļiem. Mums nav cita veida, mēs esam izvēlējušies fiksēt valūtas kursu, tas nozīmē, ka mums nav nekāda monetārie darba rīki, kā mēs varētu darboties, tātad mums ir tikai fiskālie darba rīki, tikai nodokļi ir mūsu darba rīki. Un tas nozīmē, ka mums ir dubult precīzi jāstrādā ar nodokļiem, salīdzinot ar tām valstīm, kurām ir peldošs valūtas kurs un kur var tādā veidā regulēt ekonomikas apmēru. Mēs slikti izmantojam šo iespēju, mēs nepievēršam uzmanību tam, lai mūsu nodokļi tik izkārtot pareizā veidā. Un es arī gribu argumentēt, ka pat ja mums ir fiksēts valūtas kurs un mums ir otra īpatnība, ka mums ir arī pilnīgi brīva kapitāla plūsma, kapitāls var brīvi plūst iekšā un ārā no Latvijas, tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienības sastāvdaļa, tad pie fiksēta valūtas kursa brīvas kapitāla plūsmas ļoti labvēlīgas nodokļu likmes priekš nekustamajiem īpašumiem un ir ļoti viegli izveidot burbuli, kas rada, ko ekonomisti sauc par Minska ciklu, kas ir tāds buma un bankrota cikls, un tas ir diezgan dabiski pat sagaidāms, ja mēs šādā veidā turpināsim. Ja mēs, piemēram, pievienosimies eiro ar šādām nodokļu likmēm, tad mēs sagaidīsim tāpat nākošo burbuli un bankrotu, kā to mēs esam sagaidījuši tagad, ja mēs neizdomāsim veidus, kā mēs ar nodokļiem cīnīsimies pret burbuļu veidošanos Latvijā. Tā kā mums ir noteikti nepieciešama nodokļu reforma. Paldies!